Tātad vienmēr, kad mēs ņemam pavadiņu, tad arī mums jābūt zirdziņam kājai klāt, jo mēs zirgu noapaļojam ar mūsu kājām. Ja mēs ņemam tikai pavadas, tad viņa mums skaisti nenoapaļosies. Un pirmie riksīši mums ļoti tādi brīvi, lai viņa pastiepjās uz leju, ierikšojās ar ārējo pavadiņu, iekšējā kājiņa un smuki, lai zirdziņš pastiepjās. Pirmos rikšus vajag tādus mierīgākus. Protams, tas ir atkarīgs no tā, kāds ir treniņu plāns. Piemēram, ja mēs laktu, tad mēs bišķiņ šādi pajautu, un tad jau mēs sāktu bišķiņ ar pārējām strādāt, saīsināt, paplašināt, jo tad, lai mums vairāk laika paliek pašam lekšanas treniņam. Bet, ja mums ir tāds parastais ikdienas treniņš, tad mēs varam visu tā bišķi mierīgāk darīt. Samainīšu virzienu. Viņai arī, kur sacensībās bija bail no šitā banere. Tagad viņa beidzot ieraudzīja, ka viņa to boilīgi bija. Jā, kad mēs arī lēkšojam sacensībās maršrutus, tad mēs te tā, viņa te baigi skrēja uz sāniem. Jā, šito baneri tikai pirms sacensībām uzlika, tā kā mēs īsti neviens nebijām viņu redzējuši. Un arī zirdziņš baidās mierīgi noejam garām. Pasakam, ka viss ir labi, jo. Un atkal tad turpinām smuki rikšot mierīgi. Iekšējā kājiņa, ārējā pavadiņa. Zirdziņam jāiet no kājiņas, lai smuki viss ir. Stūrītī iespiežam. Man uz šito pusīti ir bišķiņ grūtāk iet, kā mums katram ir viena stiprāka puse, viena vājāka puse. Man ir grūtāk pa kreisi iet. Un tur kaut kas atkal ir. Iesim paskatīties, ceram Ziemassvētkos tu neuzliks eglīti, jo parasti Ziemassvētkos te bija eglīte. Nekas bailīgs. Tad turpinam rikšot. Galvenais visu ar mieru. Viņa tāda ļoti relaksēta, tas labi. Mums tāds mērķis ir dabūt zirdziņu pēc iespējas tādu mierīgāku. Viņš tā mierīgi iet, zodiņš augšā, skatāmies uz priekšu. Ar skatīšanos lejā mēs neko nepanāksim. Tāpēc skatāmies vienmēr uz priekšu. Smuki vajag ieiet šitie stūrītī, viņai bišķiņ bail. Iekšējā kājiņa. Un tas mums bišķiņ jāpatrenējās. Kad zirdziņš ir izpildījis labu komandu, tad mēs varam viņu paslēgt, pārvest uz solīšiem. Un tad var pasoļot.